Daudzi viņas profesiju neizprot un uzskata par laika tērēšanu, bet par spīti tam viņai ir izdevies nodibināt kontaktus ar pasaulē vadošiem modes zīmoliem. Kāpēc sociālajie mēdīji ir tik svarīgi mūsdienās? Kā pareizi tēlu veidošana sociālo mēdīju vidē var aizvest līdz augšai? Sagaida Magnija Grigula, lūdzu. Labvakar visiem. Paldies arī iepriekšējiem runātājiem. Labvakar tiem, kuri skatās tiešraidē šo konferenci. Jā, tad man sauc Agnija Grigula, modes blogera un fotogrāfa es esmu. Un, jā, man tikai 21 gads ir, kā pēc idejas man vajadzētu tagad, nu labi, ne jau tik vēl, bet būt augstskolā un rādīt savam skolotājiem tā kā prezentāciju, kādā priekšmetā, ko es tur esmu samācījusies, bet man ir liels gods un paldies organizētājiem, ka viņi ir tieši mani pasaukuši šeit. Lai arī man nav bakalaura grāda, es tomēr esmu šeit un stāstīšu jums savu pieredzi un tas, ka nav obligāti jābūt augstākai izglītībai, lai tu sasniegtu savus sapņus un mērķus. Jā. Tātad, kā es nolēmu doties pretī digitālās vidas izaicinājumam, tātad, šeit jūs varat redzēt, es piedzimus 1995. gadā, kas arī bija gads, kad internets tika nodots publiski, cilvēki sāka lietot internetu 95. gadā, kaut gan viņi jau iepriekš jau taisīja tādā grā. Varbūt tā nav nejauša sakritība, varbūt, jā, tā kā. Bērnībā es aizrāvos ar fotografēšanu, filmēšanu, dejoju, rakstīju scenāriju, izrādēm un īsfilmām. Parasti man ļoti patika aizbraukt pie brālēniem uz mājām. Un tad parasti kaut kāda jubileja notika, un tad mēs vecākiem parasti taisījām koncertu pēc vakariņām. Es vienmēr tur biju nenormālā stresā, es tur rakstīju riktīgi, kas tur katram jādara, protams, mēģinājumi. Un tad vienmēr vecāki bija tādi mazliet pat šokēti, viņiem tāds, wow, Agnija, kur tev tādas idejas? Tev ir tikai 8 gadi. un tad viņi vienmēr tur aplaudē, bet dažkārt viņi, protams, arī nogur no tām izrādēm, tāpēc visu laiku gribēja rādīt. Un tādā gadā, man ļoti patīk veidot kaut ko. Tad arī aktieru mākslu, tur tēloju, gleznoju, tad pārģērbšanās spēles, rakstu arī dzeju un pasakas. Vienīgais skolā man latviešu valodas skolotāja pateica, lai es man sāk likt sliktas atzīmes, tāpēc, ka es lietoju ļoti daudz svešus vārdus, ko nesaprot mani klases biedri. Tur bija iekšā doma, ko neviens nesaprata, un viņi teica, Agnija, tā kā bišķiņ vieglāk raksti. Un es gribēju īstenībā izdot arī savu dzejoļu krājumu, bet šis man iznīcināja, tagad man ir paniskas bailes bieži vien kaut ko uzrakstīt internetā, tāpēc, kad, Un tad 2003. gadā es sāku trenēties basketbolā, 2006. gadā pierģistrējos YouTube. Tas īstenībā man bija atklājums, tāpēc, ka es biju aizmirsis, ka vispār tik agri es pierģistrējos YouTube, un tam man arī bija skatītāji diezko daudz, un tas izveidoja vēl vienu kontu. Un tas liku video, pieņemsim, kā es dejoju ar basketbolu bumbu. Viņi vēl joprojām var noskatīties YouTube, bet tā kā man ir, nav tik daudz laika, es jums viņu nerādīšu. Un tad 2007. gads, cik man sanāca 12, sāk pievērst uzmanību savam vizuāliem tēlam, vēl vairāk sāk aizraut ārzem modes tendenci, sāk biežāk lūgt cilvēkiem fotografēt sev. Un parasti mēs ar draudzenēm satikāmies, vienu otru fotografējām. Un tad mums tāds, davai draugiem LV galerija šodien vajag, sacenšamies, kurai būs vairāk komentāru. Tas bija tas laiks, kad viss bija, jo vairāk komentāru, jo labāk, tagad tieši otrādāk, tad, man liekas, nebija tāda opcija uzspiest, man patīk, vai, kā tas laika. Un tad sāku likt bildes, cilvēkiem tur patika, tad tur pārveidoja visu kaut kā. Tad, kur var redzēt, 2007. gads, es biju Venēcijā, kopā ar Āgenskalnu valsts ģimnāziju, mēs aizbraucām ceļojumā, un tad es sāku tās savas bildes taisīt pirmās. Un tad man arī patika iepirkties mazliet. Un, labi, īstenībā lieta tāda, ka tie visi nav mani iepirkuma maisi. Es vienkārši pajautāju, es gribēju notēlot draugiem LV, kas esmu šopaholiķa, mazliet aizrāvu Paris Hiltons aktivitātes.
Un tādā garā, jā, un tad 2008. gadā bija mājaturības stunda, atceros, mēs mācījāmies batikot. Un man mājaturības stundas vispār riebās, ja tur nevajadzēja taisīt ēst, es tā kā neierados tajās stundās. Nedod Dievs man adatas ņemt rokā, šūt, adīt. Bet, batikošana likās kaut kas interesants. Labi, tad mēs uztaisījām krekliņu, un tādā ir visu ognī tik smukas krāsas. Un tā, un tad es ieliku iekšā šo te bildi. Īstenībā ar šo bildi arī tas viss sākās. Es ieliku iekšā, tur bija, es vēl neesmu izzāsies no Draugiem LV. Paceļ roku, kurš vēl ir Draugiem LV? Maz, visi, protams, izmantojam Facebook un tādā garā. Un es neesmu izzāsies, tāpēc, ka, lai man tur, ja gadījumā, ja datoram kaut kas notiek ar atmiņu, lai vienkārši tur ir visas tās fotogrāfijas. Un pie šīs bildes bija kaut kur pie 200 komentāriem, kaut kas tāds visiem, wow, kas par stilu, nice, stilīgā. Un tad, protams, man ir brilles uz acīm, bez rāmjiem, prievīta, ko daudzi nesaprata tajā laikā, bet es uzdrīkstējos tajā brīdī. Es to uzvilku, es to izdarīju, es to nofotografēju, es to ieliku iekšā. Cilvēkiem sāk patikt. Pēc šīs bildes arī sāka parādīties viltoti konti Draugiem LV un tādā garā. Un tad es sapratu, ka man ir jāturpina šis darīt. Cilvēkiem patīk, un man tas ir jāturpina. Un tad, protams, to kraklu vēlreiz uzvilku, tāpēc, ja jau daudz komentāru bija tajā kraklā, tad kāpēc vēl vienu bildi neuztaisīt? Tātad 2009. gads kļuva vēl aktīvāk YouTube. Pārsvarā, diemžēl, tās gan bija tāds video reportāžs no ballītēm nepilngadīgo, kur manām draudzenēm bija dzimšanas dienas. Diemžēl šos video publiski vairs nevar apskatīties, tāpēc, ka daudz draugi vēl kaut kā nesen uzrakstīja. Es tikai pirms pāris mēnešiem izņēmu ārā, viņi tādu, Agnīt, var izņemt ārā tos video, man tā kā, es nopietnā darbā strādāšu. Un tādā garā es negribu, lai mans priekšnieks to redz, tādu, jā, pareizi. Un tad es izņēmu ārā. Es pierģistrēju Tumblrā, Lookbookā un Facebookā, uzvarēt ar pāris stilu konkursos, ko taisīt Draugiem LV, un tas vēl vairāk man nes uz to, ka jādara to, tāpēc, ka Latvijā vispār nebija cilvēku, no kura varētu ņemt stila piemēru. Tā kā, man kā mazai meitenei 14 gados nebija tāda cilvēka. Vai cik man bija 13? Nē, 14, jā. Nebija tāda cilvēka, un es izdomāju, tad es skatīšos, kā ārzemniece ģērbjās, un tad es būšu tas cilvēks, kas dos saviem vienaudžiem. Un tad es tā kā Lookbookā arī ieguvu atzinību no daudzām citām blogerēm. Es atceros, es sāku tieši tajā laikā, kad viena itāļu blogera, kur šobrīd pelna 10 miljonus gadā, viņa arī sāka ar Lookbooku, arī lika šādu aptuveni tipa bildes iekšā. Viņa pat vienu brīdi man sekoja, bet tas, protams, bija pašā sākumā. Un tad viņi arī kaut ko komentēja, tagad atceroties tā ar prieku asariņu. Un tā kā, es tur tā ģērbos, fons tur nekāds īsti. Un tad, protams, ir pāris salikumi, kā es neģērbtos, un parasti bija svarīgi arī tā kā iedot cilvēkam to sajūtu fotogrāfijā un tā. Un labi, tad bišķiņ pārlecam uz priekšu. 2012. 2013. gads lielāko daļu pavadīja Āzijā. Strādāju kā modeli, arī noslēdzu līgumu ar modeļu aģentūru Vakatio. Uz 10 gadiem es kā skaitos kā modeli, bet tas nav mans šobrīd mērķis būt modelē, bet tā oficiāli skaitos. Un tad šis bija pirmais žurnāla vāks, kurš man bija, tas bija Dienvidkorejā, šis bija otrais, tas bija tajā pašā žurnālā iekšā tāds kā fotostāsts. Un tad 2012. gadā es sapratu, es gribu būt modeli, es vairāk neko negribu. Es pārtraucu arī sev fotografēt, kāpēc man sev fotografēt, es esmu modeli un es man nofotografēs. Un es bišķiņ īstenībā sev aizmirstu tajā brīdī, un man tas radošais arī sāka pazust, tikko kā es kļuvu par modeli. Un tad man bija tāds, man ļoti gribās, lai gāju uz tiem castingiem, es nēdu. Tā, ka es nedēļu varēju nēst, jutos slikti, man sākās veselības problēmas, aizēju uz aģentūru. Agnīt, tu joprojām esi rēsna. Es tādu pagaidīju, jūs jokojat, es nedēļu neesmu mēdus. Nē, šī aģentūra vēlas tik un tik, lai tev ir gurnos. Šī aģentūra, tur, nezinu, tev pārāk gars kājas, īsts kājas, tev pārāk biezs uzads, paņem izbalini.
es tā pagi, jūs tā kā man noteiksiet, kā man izskatīties. Un tad es sapratu, ka es vairs negribu būt modeli, bet es tomēr centos, tāpēc daudz teica, jā, tev sanāk un tā. Un jā, 2014. gads, jā, pabeidz Rīgas Handas vidusskolu, mācījos eksaktās zinātnes. Vasara, protams, bija nice pēc tā visa, nav septembrī uz skolu, jāiet vispār neiesprīgi, plus man bija 18 gadi, legāli var iet bez dokumentiem uz klubiem. Jā, septembrī, protams, man tur negaidīja augstskola, tur jaunas sejas, tur kursa biedri un tādā garā. Es īsti neiespringu, man pat bija ļoti labs garstāvoklis 1. septembrī, bet kaut kā tukšuma sajūta bija tā. Un jā, un tad, protams, man bija doma, ka es septembrī braukšu uz ārzemēm, strādāt kā modeli un pelnīt naudu un tā, tur nokļūt tādā un tādā žurnālā. Un jā, un tad, protams, man neveicās, es vēl sev nogriezu īsus matus, viņa teica, Agnīte, tas pilnīgi nekam nedara, tagad gaida, kad ataudzēs. Es saku, man 2 gadi tagad jāgaida, es 2 gadus vienkārši neko nedarīšu. Oficiālā darbā es nevarēju strādāt, tāpēc, ka vismaz mēnesi tad vai 2 man vajag stabili būt Latvijā. Un viņa tāda, Agnī, mēs nezinām, kurā brīdī tev var uzrakstīt, jā, tev rīt ir jālido tā kā projām. Un jā, un tad principā es visu laiku sēdēju un gaidīju un neko nedarīju. Paldies Dievam, es turpināju Instagramā veidot kontentu vizuālo. Un tādā garā ar draudzēm fotografējāmies aiz bezdarbības. Un jā, un tad man bija depresija, šausmīgi tukšuma sajūta. Un jā, un tad novembra vidū man Instagram konts sasniedz 10 000, tagad 10 000 gan katram cilvēkam. Tas nav tik grūti kā kādreiz. Pieņemsim, daudz blogeri tagad, tad Instagrams nebija, es gribēju vienkārši ar to pateikt, ka Instagrams tajā brīdī nebija tik aktuāls, cik viņš ir šobrīd. Un, jā, atvainojiet, es to tā nedomāju. Un tad sasniedz pirmos 10 000 sakotāju Instagramā, un tad pirmie klienti no ārzemēm sāk sūtīt produktus. Pirmais produkts bija pulkstenis, un tajā brīdī, kad saņēmu to e-pastu, es vairākas reizes apskatījos, vai tāds cilvēks eksistē, vai tiešām man pa brīvu dāvinās, kā tas ir, man nav jāmaksā par to pulksteni, vai tur ir atlaide un tā, un es nesapratu, un man tāds prieks nenormāls iekšā. Wow, pulkstenis, cik daudziem blogeriem arī ir tas pulkstenis. Labi, tā man atsūtīja, protams, nosacījums, tur 2-3 postus, tas un tas jāraksta apakšā. Tajā brīdī es nevarēju teikt savus noteikumus, tāpēc, ka esmu jauna plus pirmais klients. Labi, tad tur es visu sataisīju, visi Latvijā uzreiz, wow, tev sūta pa brīvstāni, jā, tik forši. Un tad vēlāk šo te, man liekas, pamanīju žurnāli, arī to, ka tikko kā 10 000 man uzrunāja žurnāls Pastaiga, kur bija rubrika Jauns un karsts saucās, un tur bija intervija par šo visu, un tā kā, ko es daru. Un tad vēl žurnālā Sīrups arī bija, tā kā, bet tur es vairāk runāju par savu modeles karjeru, cik tas īstenībā nav viegli, un tādā garā. Jā, un tad te var redzēt, tas bija tam Sīrupa vākam, kur es pastāstīju par savām gaitām Ķīnā, kur vispār Āzijā, kā ir strādāt ar cilvēkiem, tīpaši Ķīnā ir mazliet šausmīgi cilvēki, lielāk, vismaz 80% nerunā angliski, un tad man vajadzēja mācīties zīmju valodu. Un šeit ir no Pastaigas fotografija. Un tad 2015. gads sāk iegūt atpazīstamību Latvijā interviju dēļ. Iepriekš es vairāk biju zināma tā kā Tumblrā un Lookbookā Amerikā, Krievijā un kas vēl bija tās valstis? Un Lietuvā. Un tad auga lielāka motivācija man turpināt iesākt to, man tāds riktīgi arī kāp uz augšu, visi tie followeri, tas man deva stimulu sevi dzīt uz priekšu. Un tad pārsvarā man pagājuši bija mazas sadarbības uz barteru principu un atsūt drēbes, ieliek iekšā Instagramā, ietagojot, pievienot hashtagu. Un tad es atkal centos nokļūt ārzemēs kā modeli, tas bija pagājušās vasaras beigās, un man vajadzēja braukt uz Malaiziju, bet beigās tur kaut kas notika, un es nekur neaizbraucu. Man sākās depresija, tāpēc, ka es biju ieplānojis to rudenī, ka es braucu prom, 3 mēneši, tie ir kā minimums, un ka es nebūšu Latvijā, es vispār neko neplānoju.
Un tie brīdī man pasaka, Agnīte, paliec Latvijā. Vienkārši man ļoti slikti bija. Es nezināju, kā man saņemties. Un, jā, es piestrādāju kā fotogrāfa, tur kaut kā tur mazas sadarbībiņas un tādā garā. Tad cilvēki visu laiku man pārmet par to, kas tā Grigula tikai saģērbjās, visu laiku sēž tajā telefonā, viņai nav izglītības. Un tādā garā, es piekritīšu, es visu laiku reāli arī, vai ja ne datorā, tad telefonā es visu laiku skatos, principā es šīs ierīces neizmantoju tikai tad, kad es guļu. Tāpēc visu laiku man jābūt apritē, kas ir aktuāls šobrīd un tādā garā. Plus arī jāstāv sociālajie mēdī. Jā, un tad, rudens depresija, protams, novembris vissāpīgākais, un tad pagrieziens dzīvē novembra beigās. Un īstenībā esmu pateicīga šim momentam, tāpēc, ka šis moments man izmainīja pa 180 grādiem. Kādreiz bija diezko riebīgs, uzzināju informāciju, uzreiz nodevu to visiem tālāk, tāpēc man daudz paziņu. Ja kāds izdarīja kaut ko pāri, es centos viņam atriepties automātiski. Es biju, tāda ar bērni, es vēl biju bērns arī, un vienkārši šausmīgs izturējos pret cilvēkiem. Un tad es jūtu, ka, karmiski esmu saņēmusi atpakaļ, tāpēc man arī ir tik slikti un ir tā depresija. Tāpēc, ko tur brīnīties, ja es nemāku uzvesties, tad man viss būs labi, superīgi, man būs darbs, es braukšu projām. Nē, tur jau tā lieta, tāpēc daudz arī dzīvē neko nesasniedz, tāpēc, ka viņi neprot runāt ar cilvēkiem, viņi ir ļauni pret cilvēkiem, un viņiem visu laiku ir tās bailes iekšā, man neizdosies, man arī visu laiku bija tās bailes, ja es neaizbraucu, beigās arī neaizbraucu, tāpēc vienmēr, ja tu visumā izmet domu, ka vienmēr tev ir jādomā tagadnē, tā kā pieņemsim, nezinu, tur, es esmu bagāts, tu arī būsi, nevis es vēlos būt bagāts. Tas ir tā, tu neesi vēl pārliecināts par to, bet pieņemsim, es padomāju, ja es nebūšu bagāts, un tu uzreiz izsūti to kosmosā, viss, paldies, un tad paldies tiem cilvēkiem, kuri man novembra beigās un decembrī izvilka ārā no šī visa, man likās, kad man dzīve ir apstājusies. Un bet 2016. gads sākās fantastiski. Un labi, šeit ir mazliet bildes, tā kā, piedodiet, ka mazliet tā ir kails, ka tu mazliet tāds seksuāli rakstura bildes, tāpēc, ka man pirms 2 nedēļām bija konference Latvijas reklāmas asociācijas, kur bija par seksualitātes sociālajos tīklos, un tāpēc šīs bija pirmās bildes, kuras man izlasa pēc tam pilna atmiņa datorā, un tur bija, kaut kā tā es ņemos tādu kontentu es taisu. Un 2016. gads ļoti labi sākās, starp citu sagaidīju viņu šajās telpās. Un kaut kā tā. Un tad mainīja pirmkārt attieksmi pret dzīvi un cilvēkiem, pozitīvas domas, visiem tikai labu. Un tā ir tik nenormāli laba sajūta, ka tu cilvēkiem dod labu, viņiem palīdz. Dažkārt ir tāds, ko man viņam tur palīdzēt, man par to nemaksās. Un kāds man no tā labums, tas ir pat vēl labāk, ja tev nesamaksā par to beigās, ka tas nozīmē to, ka karmis tev kaut kas ļoti labs vēlāk būs. Labi, tad es sāku strādāt ārterritoriju, man bija izstāde Vīnes studijā, kuras bija arī viena no jaunākajām fotomāksliniecēm, kur ir izstādījusies Vīnes studijā. Tad es devu iespēju savu ēnu, man bija visvairāk pieteikumu šajā ēnu dienas pasākumā, un tieši smieklīgi bija tiešraide, un tad, man liekas, tas bija LNT, un tad jautāja, kurai vakancē šogad bija visvairāk pieteikumu, un tas vīrais šogad kaut kā interesanti, nevis tur stjortēm, protams, visi grib ēnot stjorts, kaut kur paldināties vai sprāmi, kaut kur un tad viņi tādi, kaut kā dīvaini, kodai Instagramistei Agnijai Grigulai, visiem tāds, kā viņai nav savs office, tā kā, bet viņai nav privātā lidmašīna, ar ko tur lidina, bet reāli jaunieši arī, viņi grib zināt, kā izmantot sociālos mēdījus, tāpēc, ka šī ir neatņemama mūsu dzīves sastāvdaļa šobrīd, sociālie mēdīji, un pieņemsim, kā jūs kaut ko varētu pārdot, neizmantojot sociālos mēdījus. Man šķiet, ka, diezko neiespējami. Un tad man bija bija preses komandējuma ārzemēs, biju Salvatore Ferragamo namā Florencē, kur iepazinos ar ļoti daudz vērtīgiem kontaktiem. Tad es arī biju Parfois, kas ir aksesuāru brands, bija 2 reizes pieņēma Portugālē, tāpēc, kad
Es viņiem taisu tā kā labus sales, un cilvēki arī pērk tās drēbes, kuras, nevis drēbes, bet aksesuārus, kurus noreklamē. Un tad es biju vēl festivālā, kur man arī vajadzēja noreklamēt, braucu tur kā preses pārstāvis, un tad es vēl bija vairāk darba komandēm. Jā, tad man bija šogad izveidota vairākas sadarbības ar starptautiskiem zīmoliem, kā Coca-Cola, Samsung, Adidas, labi, Adidas man jau bija pagājuši gadu, tad Lindex, H&M un tādā garā, nu tiešām liela zīmola, es pat viņas nevarētu nosaukt šobrīd. Bet jā, kad man ir liels prieks, ka šie klienti man uzticās, viņiem patīk man gaume, un ka viņi man dod iespēju tā kā reklamēt viņa produktu. Tāpēc kādreiz man likās, vienmēr, kad skatījos tās blogerus, kurām tur katru dienu cits apģērbs, man tāds, divas iespējas, vai viņām ir nenormāli bagāti vecāki, vai arī viņas uzvelk tās drēbes, reiz pārdot, nopērk jauns. Un jā, man tad šobrīd ir tā, ka man grūti ir iekļūt iekšā istabā, tāpēc, ka nav fiziski, kur likt tās drēbes. Tas pārāk daudz, bet mest ārā viņas arī negribās. Vai nu tur atmiņas, vai arī nezinu, kaut kā savādāk savilkšu. Un jā, tad arī uztaisīju mini apģērbu kolekciju kopā ar Ārģemu, kas bija vasaras beigās, uztaisīja 3 kleitas un vēl kostīmu. Un jā, un šobrīd arī sniedz konsultācijas uzņēmējiem un privātpersonām par sociālo tīklu mārketingu. Un jā, noteikti daudziem šķiet, ko tik es nedaru īstenībā. Man ir tāds, ka man īsti laiku gribās kaut ko darīt. Bieži vien satiek savus draugus, viņiem tāds, Agnija, lūdzu tā kā atpūties vienu brīdi, tāpēc, ka, tu vienkārši, bail, ka tu pārdegsi vienā brīdī, labi, es esmu jauna un man ir daudz enerģijas, bet man gribās visu laiku kaut ko darīt, tāpēc man visu laiku kaut kas darbs priekš, Agnija, vajag. Un jā, tad šī ir kleita, kuras uztaisīja, kaut gan man nav apģērba dizainers izglītība. Tas ir skats no šīs kampaņas fotosesijas, kur pat arī bija saucamais radošais direktors, un pat arī bija modeli, un es draudzenei liku vienkārši nofotografēt. Šis bija ēnu dienā. Kaut gan bija kaut kur pār 200 pieteikumiem, es paņēmu tikai 6, kaut gan es vēlēs visiem to pastāstīt. Šeit bija jauniešu saimai filmēšana, šis ir Portugālē, šis ir Salvador Ferragamo pasākumā. Un jā, un tad manas 5 panākuma atslēgas, tā kā izvirsīt ļoti augstus mērķus nākotnē. Man ir tāds mērķis 25 gados būt kaut kam. Un izslēgt dzeru uz priekšu, tāpēc viņi tā. Un es neņemu nekādus atvaļinājumus. Tādā garā man tāds laika, Agnija, ej, tas skaitlis tuvojās. Un jā, tad nākamais nepadoties pie šķēršļiem, mācīties no kļūdām. Tad trešais būt labam pret sevi un citiem, tad neklausīties negatīvos komentāros, uzskat, ka šo vispār vajag izslēgt. Tāpēc, ja tu sāks lasīt, tev tikai sliktāk no tā paliks. Un plus negatīvos komentārus raksta cilvēki, kurus savā dzīvē neko nav sasniegši. To es esmu ievērojis. Tāpēc parasti normāls cilvēks, viņš pienāks tev klāt un pateiks tavas kļūdas. Kas un kā, un tādā grāmatā, to parasti dara cilvēki, kuriem skauž. Tā kā to vispār nevajag ņemt vērā, un es gribētu arī, man bija doma, ka šeit būs jaunāka auditorija, tāpēc, ka šis ir vislielākais, kāpēc daudzi manā vecuma jaunieši, principā visas manas labākās draudzenes ir ārzemēs šobrīd, tāpēc, ka viņas daudzi nepieņem šeit Latvijā, ārzemēs plus, labāk var nopelnīt, kaut gan tā ir liela māksla Latvijā pelnīt lielu naudu. Un tad pēdējais būtu pozitīvi daudz strādāt. Un tad paldies par uzmanību, piedodiet, man vienkārši patīk daudz runāt.